Sveiki! Šodien es jums parādīšu. Sveiciens! Šodien es jums parādīšu, ko basketbolā nozīmē zema stāja. Tātad pirmais, ejot pāri laukumam, ja jūs būsiet taisnās kājās, aizsargs būs noteicējs. Es eju un man izgrūž ārā no laukuma. Ja jūs, uzbrucējs, esat iesēdies kājās un jūs kontrolējat situāciju, jūs neizgrūdīs no laukuma. Ja? Divi varianti pie metiena saņemšanas. Tātad, ja mēs stāvam taisnās kājās un neesam gatavi saņemt piespēli, tad iespējams mūs nobloķēs. Otrais variants, ja mēs esam iesēdušies kājās, esam gatavi mest, aizsargs netiks līdz bumbai. Un viena no vissvarīgākajām lietām basketbolā, kāpēc vajadzētu būt zemai stājai, principā visās situācijās, tā ir trauma profilaks. Jo no šīs situācijas, krītot uz zemi, ir daudz mazāks kritiens nekā no šādas situācijas. Aizsardzībā, close-out situācija, tad, kad pretinieks saņem bumbu, ja mēs esam taisnās kājās, tad pretiniekam daudz vieglāk mums aiziet garām, kā pieņemsim šādā situācijā. Lai tas tā nenotiktos, mums obligāti ir jāiesēžās kājās, jo tajā brīdī mēs daudz ātrāk varam reaģēt uz uzbrucēja kustībām un, protams, arī nosegt viņu. Tad arī uz soliņa sēžot, jums ir jābūt vienmēr zemai stājai, lai negadītos šādas situācijas. Uz soliņa jums vienmēr ir jābūt gataviem iesaistīties spēlē. Tā un par pilnveidošanu runājot, pirmkārt, jūs varat filmēt sevi iespējams treniņos un noteikti spēles laikā, un pēc tam arī analizēt sevi. Un, protams, arī reakcijas vingrinājumi, jo basketbols ir reakciju spēle, tev vienmēr ir jābūt gataviem. Viens no vingrinājumiem, ja jums ir partneris, ja, tad partneris paņem divas bumbas, un to bumbu, kur viņš atlaiž uz to, man arī ir jāskrien un jāpaņem viņu. Vēl viens vingrinājums, ko jūs varat pielietot noteikti, lai pilnveidot zemu stāju, tas ir divi spēlētāji viens otram blakus. Virziens ir taisna virziena kustība pagaidām, un tātad mēs abi esam zemā stājā, un ar kontaktu mēs virzamies uz priekšu. Ja man kolēģis tagad pieceļās kājās, es viņu viegli varu aizstumt projām. Ja? Tā kā esam zemu un taisam kontaktu.